Portfolio for Employment ir jauns projekts, ko finansē Eiropas komisija ar programmas Erasmus+ starpniecību. Šajā pamācībā mēs parādīsim, kā meklēt informāciju par jauno uzņēmumu. Jūs varat izmantot visbiežāk izmantotos informācijas avotus, piemēram, uzņēmuma tīmekļa vietni, kur varat uzzināt par uzņēmuma vēsturi, produktiem, pakalpojumiem vai mērķiem. Jūs varat sekot kompānijai Facebook, Instagram vai visos sociālajos medijos un aplūkot to iepriekšējos ierakstus. Ir ieteicams piesakot uzņēmumam LinkedIn profilā un meklēt uzņēmuma vadītāju un darbinieku profilus. Ja esat daļa no uzņēmuma vai organizācijas, ir svarīgi sekot līdz tās aktivitātēm un tam, ko dara jūsu kolēģi. Izmantojiet Google, lai paplašinātu savu izpēti, lai ģenerētu ziņas, konkrētas nozares publikācijas, jaunākos atjauninājumus par uzņēmumu un tā konkurentiem. Uzturiet saikni, aplūkojiet jaunākos virsrakstus, lai uzzinātu par nozīmīgām izmaiņām uzņēmuma nesenajā pagātnē. Atzīmējiet jebkādus nozīmīgus notikumus, piemēram, uzņēmuma apvienošanos vai pirkšanu. Noskaidrojiet viedokli no uzticamiem draugiem un līdzgaitniekiem. Pēc tam, kad esat veicis izpēti, salīdziniet to ar viedokļiem. Kad esat noskatījies šo pamācību, varat izmēģināt interaktīvo mācību aktivitāti. Tas palīdzēs jums gūt jautru un patstāvīgu mācību pieredzi. Kad esat pabeidzis šo aktivitāti, varat salīdzināt savas atbildes ar Portfolio for Employment komandas sagatavotajiem atbilžu paraugiem un norādījumiem. Veiksmi un jautru gatavošanos savai pirmajai darba dienai. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs vienmēr varat sazināties ar savu izglītības pasniedzēju, izmantojot Portfolio for Employment prakses kopienu Telegram. Jūs varat sazināties arī ar Portfolio for Employment partneriem, nosūtot ziņu izmantojot Portfolio for Employment Facebook un LinkedIn lapas, atstājot komentāru zem video Portfolio for Employment YouTube kanālā, vai pa e-pastu, izmantojot Portfolio for Employment tīmekļa vietni. Visām organizācijām, kas izmanto Portfolio for Employment resursus, ir jāizstrādā skaidra datu aizsardzības politika saskaņā ar GDPR prasībām.